Sveicināti! Mēs kā tirgotāji allaži runājam par produktu kvalitāti, cik tas ir svarīgi ikdienas procesos. Tāpēc šodien esam ieradušies pie Jara Latvija Rīgas ostā, lai izrunātu procesus, piegādes, kā notiek uz Latviju, un lai arī aizgūtu labo praksi par produktu piegādēm un arī kā produktus vajadzētu pareizi glabāt. Sveiki, Ģert! Sveiks, Aleksandr! Paldies par iespēju! Jā. Mēs šobrīd atrodamies Rīgas Nordic termināla ostā, kur notiek Jāras produktu sākuma ceļš Latvijas tirgu. Un paldies Aleksandram, ka tādu iespēju radīja, jo šie jautājumi ir, kas pēdējos gadus vien aktuālāk un aktuālāk paliek. Un, protams, mēs gribētu pastāstīt tās nianses, kas notiek ar Jāras produktiem un kāda ir tā labā glabāšanas praksa, jeb tas sākums, kādā veidā tie minerāli mēsli nonāk līdz jums patērētājiem. Tad es domāju, ka sākam ar to, kā tas viss sākās Jāras ceļš no kuģa līdz fasēšanai. Tad, viena no tām niansēm ir, kad mēs produktu saņemam nefasētā veidā Rīgas ostā, kuģos, un notiek tas sākuma procesa fasēšana. Viena no niansēm, kas ir ļoti labi tīri produktu kvalitātes ziņas, kad mūsu produkcija nekādā veidā netiek transportēta no kuģa kādā tilpnē, kur stāv, un tad tiek fasēšana, bet patiešām notiek fasēšana no kuģa automātiski fasētājā un uzreiz automātiski tiek sapildīts maisos. Līdz ar to garantējam tādu produktu kvalitāti, kāda ir kuģī, tāda uzreiz ir maisā. Tā ir viena no galvenām niansēm, kas ir tas sākuma posms. Protams, paša maisa kvalitāte ir ļoti svarīga, bet tur arī dažādas nianses ir. Un tad nākošais tas ceļš, kas sākās tālāk, tad tas produkts uzreiz kā tiek safasēts, viņš liek to produktu ieved iekšā noliktavā. Noteikti arī es dzirdēju, ka daudz jautā, ka Jārai produkti glabājās ārā un tur viss tā tālāk. Noteikti šīs lietas arī. Protams, tas ir dzirdēts, un es skatos, jūs esat arī ieviesuši jauninājumu. Jā, tā lieta ir tāda, ka šobrīd Rīgas ostā mums ir divas galvenās lielās noliktavas. Kopā mēs aptuveni varam glabāt pāri pa 20 000 tonnām, ja tā viss kompakti tiek salikts. Bet noteikti, kad ieiesim iekšā, paskatīsimies, kādā veidā šobrīd ir, jo ir pāris jaunumu, ko mēs esam ieviesuši no šīs sezonas, un noteikti varam pastāstīt par tām niansēm. Šeit mēs redzam produkciju. Faktiski viena no lietām ir tā, ka šeit ir asfalta segums, speciāls segums, kas nodrošina saskari, protams, ar zemi, bet tas mitrums tik daudz nenāk. Mums ir pāris jaunumu, ko mēs šobrīd esam ieviesuši. Viena no lietām ir tā, kad būtībā iekšā produktu mēs pārklājām ar tentiem, lai neveidotos putekļi, kas brīžiem Rīgas ostu reģionos ir bieža parādība, ņemot vērā to, ka arī pāris kilometrus uz priekšu ir termināls ar oglēm. Bet tā ir viena lieta. Otra lieta ir tas, kad sākām pakāpeniski un sistemātiski izmantot arī apakšējo pārklāju, kas saistībā, lai nesaskarās tīri ar asfaltu. Tas arī brīžiem ir kaut kāda nianse, ja gadījumā lietas līst un mašīnas brauc iekšā, tad tā ir lieta, ko mēs ieviesām. Otra lieta, kāda notiek glabāšana šeit, ir tā, ka mēs standartā liekam 3 stāvos. Tas arī ir ieteikums tieši glabāšanai pie saimniecībām. Tas ir maksimālais, ko mēs tomēr ieteiktu. 4 stāvos var, bet tad ir atkarībā no produkta tā sastāva un vispārējais, tad ir ļoti liels variācija, kad apakšējā līnija var tikt bišķi saspiesta. Tā ir tā viena no niansēm. Vēl kas ir šeit ir svarīgi tas, ka šī glabāšanas principi ir noliktavā iekšā. Protams, tie daudz atšķirās. Nevis daudz, bet tie ir nedaudz savādāki, atšķirās arī ārpusē glabājot. Bet Rīgas ostā mūsu produkcija ārpusē neglabājās. Viss tiek tieši safasēta un ievest iekšā šeit noliktavā. Saņemot saimniecībā preci protams, tas teiciens mums tirgotājiem ir, jo vairāk tirgo, jo vairāk problēmas, jo mazāk tirgo, mazāk problēmas. Nav tādas lietas, kad nav nianses ar kaut kādām lietām un problēmām, bet ļoti svarīgi ir tas, kad, ja gadījumā saskarties ar tām problēmām, ļoti svarīgi ir
dokumentācija, teiksim, fotografija, un ļoti svarīgi tas saprast, kas ir uz virsū uz tā savilcēja, jo jara atsevišķi katram maisam ir savilcējs, pēc kura numuru mēs varam saprast, kurā no piegādēm ir tas kāda no problēmām notikusi, un tas posms tiek atšifrēts, un līdz ar to mēs varam iet atpakaļ. Bet viennozīmīgi, ko es varu teikt, tās runas par to, ka jāglabā produktu ārā, viennozīmīgi mēs varam parādīt, ka tā nav. Tā kā tas ir viena no pamatprincipiem, un viss produkts iziet no šīs noliktavas tieši uz saimniecību. Nākošais posms, protams, ir ļoti daudz atkarīgs no tā, kādā veidā tiek aizvest uz tām saimniecībām. Jo mēs zinām, ka šobrīd ir 3 veidi transporta. Viens transports ir ar tentu, tas ir standartā, un to mēs iesakam lietot pārsvarā, bet ir 2 vēl transporti, ko bieži zemnieki lieto, bet tai pašā laikā, vai tas ir labākais, tās ir tās graudu piekabes, jo šis termināls arī pieņem jūsu graudus un eksportē graudus, ja? Tad, un otra lieta ir vest produkciju līdz saimniecībai bez pārklāja. Tas ir vaļējās piekabes. Un tur šīs te nianses ir dažādas, kamēr tas produkts nonāk līdz saimniecībai vai paliek pa nakti kaut kur šofers vai lietus līst un tā tālāk. Tas arī viens no faktoriem, kas var ietekmēt to kvalitāti kaut kādā mērā. Vēl viena nianses par maisiem paskatoties. Ja mēs redzējām, ka šeit ir savilcēji ar tiem numuriem, bet, protams, par glabāšanu arī uzskatāms materiāls pašā apakšā, bet ir viena nianse, kad šeit mēs redzam kreisajā stūrī, kad ir parādīts, kāda ir tāda labā praksa glabāšanai, bet, protams, šeit ir tikai viena kārta. Un, protams, daudz klienti saka, ja man ir problēmas, uz maisa nebija uzrādīts, kādā veidā tas jāglabā. Ja? Bet te pašā laikā mēs jau redzam, ka šeit ir apakšā paletes, teiksim, kā uzskats materiāls viens maiss un ir pārklājs pāri. Un šādā veidā tiek glabāti MPK un NS tipa produkti. Bet viena nianse ir ar to, kad tam pārklājam ir ļoti liela nianse. Teiksim, ja mēs paskatāmies uz šiem pārklājiem, viņi balti, un tā ir viena no galvenajām sadaļām, ja tiek produkti glabāti ārpusē. Un šī te lieta ir bijuši gadījumi, kad ir 2-3 stāvos produkts, arī tas pats NS tipa produkts sakrāmēts un ir melns pārklājs. Un tajā laika situācijā, kad ir karsts un augsts, vēs vakari, teiksim, ja, kaut kāda 10 grādi zem, un tad ir 30 grādi pa dienu un atkal vēs vakari, vai pa dienu, teiksim, nedēļas garumā ir ap 30 grādiem, un tas augšējais pārklājs sakarst, un viņam īsti necirkulē gaiss, un tas ķīmiskais process to augšējo daļu tik sakarsē, tik karstu, ka viņš vienkārši augšējā daļā paliek pulveris. Bet tur un sadalās. Tas ir neatkarīgi no produktu kvalitātes glabāšanas tāds viena no niansēm. Nemēģināt likt pāri melnus pārsegus, un tomēr, lai kā tas būtu, mēs tomēr iesakam augšā paleti uzlikt, lai tas gaisa cirkulācija un pārklāja, protams, lai tā gaisa cirkulācija notiek. Bet par tām niansēm mēs varam apskatīties pie jums noliktavā, kā tas viss izskatās.